Kā panākt, lai komanda justos kā viens vesels, ja tajā strādā cilvēki no dažādām valstīm? Jā, protams, tajā ir ļoti daudz izaicinājumu, jo mēs esam ļoti dažādi. Bet es domāju, ka tas pirmais un galvenais ir pieņemt un atzīt to, ka mēs esam dažādi. Nevis mēģināt visus cilvēkus uztaisīt vienādus. Un tad ir jautājums, kādus rīkus un paņēmienus var izmantot vadītājs, lai šos te ļoti dažādas cilvēkus, dažādas domāšanas veidus, dažādas mentalitātes varētu apvienot kopā, lai veicinātu radošumu, lai veicinātu inovitāti. Un vispār arī visi pētījumi rāda, jo vairāk mums ir dažādība komandā un runājot ne tikai par vecumu un dzimumu dažādību, bet runājot arī par tautību dažādību, jo uzņēmuma inovācija līmenis un radošuma līmenis ir augstāks. Un līdz ar to ir jāskatās, kā mēs visi varam runāt aizvien vairāk vienā valodā, protams, ne tikai burtiskā nozīmē, bet arī pārnestā nozīmē. Tas nozīmē atgriezties atpakaļ pie pamat cilvēciskām vērtībām, jo mēs varbūt nākam no ļoti dažādām vietām, bet pamata cilvēciskās vērtības mums nemainās. Un, ja tas cilvēcīgums būs pamatā, tad jau tālāk veicinot savstarpēju komunikāciju, veicinot izpratne un kāpšanu ārpus komforta zonas, tad var virzīt tā, lai šī komanda ir ļoti spēcīga un rada jaunas lietas.